ko mēs šodien runājam, es gribētu arī savu ieguldījumu dot. Zivtiņkungs nav vienīgais cilvēks šajā zālē, kuram pirmā izglītība ir meža saimniecība. Es tieši tāds pats esmu. Es esmu bijis Latvijas valsts meža pirmais padomes priekšsādātājs. Es esmu apbalvots starptautiski par ieguldījumu mežā. Mana organizācija Dabas aizsardzība, Pasaules dabas fonds demonstrē, kā videi draudzīgi apsaimniekot mežus, kā viņus cirst. Varat laipni aicināt visi ierasties un paskatīties. Bet ko es gribētu šodien pievienot vērtību ir, kurš te atstāja kartīti? Labuts. Ir divas lietas, par ko mums jāatšķir. Viena lieta ir fakti par mežiem. Un faktus mēs nevaram interpretēt, mēs varam viņus pieņemt. Teiksim, ko mēs šodien dzirdam? Mēs dzirdējām paziņojumu par kalstošām meglēm. Fakts ir tāds, ka tie mežsaimnieki uztaisījuši monokultūras un izgrauzumi ir viegli viņās nograust. Mēs dzirdam šodien, ka jaunaudzēs daudz piesaista oglekli. Tā tas ir, jauns koks piesaista daudz oglekli, bet viņš nekad savā mūžā nevar. Vecs mežs jau ir piesaistījis, un viņš turpina. Nevar aizvietot vecu mežu ar jaunu mežu klimatam draudzīgā veidā. Tā ir zinātne. Jūs varat paskatīties Latvijas valsts meteoroloģijas dienesta ziņojums. Šobrīd Latvijā mežsaimniecība jau ir kļuvusi par oglekļa emitētāju. Kaut gan mūsu politiskie mērķi ir citādi, ka jāsaimnieko klimatam draudzīgā veidā. Tāpēc tad, kad vajag cirst vai necirst, kompensēt, nekompensēt, tā ir politikas diskusijas starp dažādām interešu grupām. Un nevajadzētu iekšā jaukt viltus argumentus, kas ir vai nav kas mežā. Atgādināšu vēlreiz, šodien pirmajā daļā mēs runājam, cik daudz naudas ir LVM kontos. To mierīgi varēja lietot dabas aizsardzībā, saimniekojot Latvijas valsts mežos. Vēl es ļoti gribētu atgādināt, lai mēs ievērotu paši savus pieņemtos likumus. Šis augstais nams pats ir meža likumā noformulējis, ka mežsaimniecība ir saskaņota dabas aizsardzības, sociālo interešu un ekonomisko interešu saskaņošana. Tā ir nenoplicinoša mežsaimniecība. Neviens mežs uz pasaules nav nopūvis. Nomirst atsevišķs koks. Un ja koks nomirst, tā nav traģēdija mežā. Pat ja izgrauzis, nograuzīs visu, tas varētu būt ekonomisks zaudējums kādam. Bet mežs tur būs. Ja mēs pārstātu saimniekot uz savas meža zemes, mums lielākā daļa būtu mežs, un tad būtu purvi, kaut kādas palienas, ezeri un tam līdzīgi. Tāpēc piemērs ar Brazīlijas mežiem ir tikpat vienkārši kā ar tundru vai taigu. Tie visi ir izdomājumi. Un tāpēc es aicinātu mūsu diskusijā runāt tur, kur ir interešu saskaņošana, par interešu saskaņošanu, ko vajag, ko nevajag kompensēt. Un es gribu atgādināt arī no satversmes. Satversmē ir absolūts pāns, ka ikviena pienākums ir saudzēt un rūpēties par dabu. Tas ir preambulā minēts. Tas nav pat pantos, kur ir runāts, ka vajag, ja ierobežojam saimniecisko darbību vai kaut kādā veidā kompensēt. Un tāpēc es tiešām aicinātu vēl un vēl un vēl. Tas, kas ir zinātniski fakti, tos nevajadzētu interpretēt neatbilstoši tam, kā ir. Nevajag manipulēt ar viltus zināšanām. Tā kā sirsnīgi iesaku. Un arī to, ka Latvijā ir 50% meža, tā visa ir manipulācija ar definīcijām, jo šajā formulā ietilpst arī izcirtumi. Izcirtums nav mežs, viņš gadiem nebūs mežs. Un visi šie daudzie izcirtumi, kas pēdējos gados ir kailcirtas radušās, tās visas iet formulā, cik daudz mums ir mežs. Un spriežot šeit, mēs nemaz nezinām patieso stāvokli, vai mums mežs paliek vairāk, vai ir tikpat, vai samazinās. Tā kā sirsnīgi aicinu jūs atdalīt šīs divas lietas, zinātniskus pierādītus faktus no tā, kur ir politikas saskaņošana. Un šeit mēs saskaņojam politiku, nevis revidējam zinātniskos faktus. Paldies!